SEGD Rīgas nodaļas dizaina pastaigas ietveros pilsētā Rīga. Mēs nolēmām, ka šai dizaina pastaigai jānotiek šeit, Rīgā, okupācijas muzejā, ņemot vērā šī laikmeta kontekstu, arī šodienas situāciju un vēloties iepazīstināt arī apmeklētājus ar šo te dizaina procesu, veidojot ekspozīciju par vēsturi, par šodienu un par nākotni. Latvijas okupācijas muzeja ekspozīcijas veidošanā no dizaina viedokļa, manuprāt, izaicinošākais bija veidot ekspozīciju dažādām auditorijām, kā piemēram arī manai paaudzei, kas Latvijas okupāciju nav nekad piedzīvojuši, bet par to ir dzirdējuši savās ģimenēs. Un kā likt sajust šīs sāpes un šo lielo traģēdiju, ko tas mūsu valstī nozīmēja. Un tāpat arī kā šo stāstu stāstīt arī ārvalstniekiem, ne tikai šeit mums latviešiem, kas vai nu nojauši, vai to ir piedzīvojuši. Mūsu dizaina biroja HDV koncepcija šai ekspozīcijai bija tumsa pret gaismu, melnais pret balto, sakot, ka jebkurā vislielākajā tumsā ir arī kāds gaismas stariņš, un reizēm tumsa palīdz ieraudzīt šo te gaismu. Un līdz ar to arī šī ekspozīcija ir kā tāds gaismas ceļš, kur mēs no gaismas, ejot caur tumsu, nonākam atkal gaismā. Šis stāsts par cīņu starp gaismu un tumsu, balto un melno, šīm te tumšajām un gaišajām spēku izpausmēm un emocijām ir redzams ne tikai gluži fiziski, bet sajūtams apmeklētājiem arī sajūtu veidā. Tas sniedz dažādas emocijas, līdzpārdzīvojumu un tevi ietekmē jau arī gluži fiziski, kas ir tāda kā papildus pievienotā vērtība, jo mēs varam stāstu izstāstīt gluži burtiski teksta veidā, bet tas varbūt nevienmēr sasniedz mūs caur emocijām. Un šajā gadījumā, man liekas, tā telpa un visi tie izteiksmes līdzekļi tev jau gluži fiziski vedz līdzi ceļā. Šeit ir vietas, kur tiešām apmeklētājiem varbūt pat ir grūti atrasties. Ja tas ir gulaga zona, ja, kur ir ļoti spilgta, griezoša zila gaisma, ja, kurā uzturēties ilgi nav iespējams. Vai arī sarkanā zona, kur ir padomju laiks, ja, kur ir savukārt sarkana, griezoša gaisma, kas nemudina mums tur ilgi palikt. Un mēs tur jūtamies ļoti neērti un nevienmēr ļoti patīkami. Un caur šādiem te risinājumiem mēs mēģinājām panākt to personisko pieredzi un to sajūtu. Ja skatās tektoniski, mēs veidojām to visu tādu kā garu ceļu, ne gluži kā labirintu, bet kā būri, no kura mēs tad nevaram iziet pa kaut kādu tuvāko ceļu, bet mums visam jāiet cauri tā ekspozīcijai. Līdz ar to mēs arī visu to telpu veidojam kā tādā būrī. Tu ej, tu, protams, ir pagriezieni turp šurpu, bet jā, tev nav izvēles, tu ej tam visam cauri. Tad mēs to ekspozīciju kā nospiežam, kā radam tās sajūtas ar visādām gan mēdījiem, gan materiāliem, gan visu to telpu. Tu nezini, kas tev sagaida aiz nākošā pagrieziena. Tas ir tieši tā pati sajūta, kāda bija noteikti cilvēkiem, kur dzīvoja tajā laikā, gan vācu, gan padomju okupācijas laikā. Tu nezināji, kas no rīta notiks, kas būs mainījies, un vai tevi kaut kur izsūtīs, vai tevi kaut kādā veidā represēs, ja, un tā neziņa, un tās šausmas patiesībā. Pats galvenais princips ir tas, ka mēs ekspozīciju tieši tāpat kā teātra izrādi vai kino, mēs tveram. Mēs nevis pētām atnākuši uz ekspozīciju. Mēs neiedziļināmies, negriežamies atpakaļ, lai gan šķiet jau, ka tas mums būtu it kā jādara. Un tomēr mēs vairāk tverām. Un mums ir noteikts laika nogrieznis, kurā mums tas ir jānotver. Un tieši tas ir vienojošais, un šie ir tie principi, kuri ir ļoti būtiski ar ekspozīcijas uztverē. Būtiski, ka tomēr arī interjers ir saskaņā ar pašu ekspozīciju un ekspozīcijas koncepciju par šo gaismas ceļu, tāpēc arī mēs izvēlējāmies baltā un gaišā toņu miedarbību un saspēli arī interjerā. Ko mēs varam nolasīt uzreiz ierodoties muzeja vestibilā. Bija jāpielāgojas esošajām jau kaut kādiem arhitektūras būvs risinājumiem un arī tie paši kaut kādi funkcionālie risinājumi, kas bija jāpiemeklē tieši tam viesu uzņemšanai un sagaidīšanai.
pirms ievadīšanas ekspozīcijā pašā. Nozīmīga tēma, par kuru mēs domājām, bija cilvēciskās emocijas. Tās emocijas, kurām gājusi cauri katra Latvijā dzīvojošā ģimene. Brīvvalsts laikā dibinot Latviju, mīlestība, cieņa, brīvība, neziņa, spriedze, neizpratne par to, kas notiek, izmisums, bezcerība. Tālāk, dodoties ekspozīcijā, ejot cauri izsūtīšanas deportācijas tēmai, gulaga tēmai, kamēr mēs nonākam līdz šodienas izjūtai, emocijām, kuras mēs vēlamies aktivizēt, atbildības apzināšanās par katru lēmumiem, pieņemot, domājot par tiem. Man ir prieks, ka tā kopējā grafikas koncepcija, kas izrietēja no vīzijas, dizaina vīzijas par šo ekspozīciju, ir realizējusies. Gan vizuāli, gan izdevies noturēt šo dizaina sistēmu, kura palīdz navigēt cilvēku apmeklētāju cauri ekspozīcijai, kura atkārtojas, veido savu ritmu, ka apmeklētājs zina, kur ir ievadplakne, ka tas teksts vienmēr būs tajā vietā, konkrētā augstumā, latviešu valoda pa kreisi, lielāka, angļu valoda labā puse, mazāka. Un mūs ieveda tālāk dziļāk satura uztveršanā, kas ir 2. līmenis, teksta plaknēm 3. un visbeidzot anotācijas. Mūsu izmantotie grafiskie risinājumi ir krāsa, baltais un melnais, burtveidos, kas ir neitrāls un palīdz izstāstīt šo stāstu caur neitrālu perspektīvu, pasniegt tos kā faktus, nevis mūsu personisko interpretāciju. Arī šie taktilie elementi, formas, tā visa ir grafika, kas gluži nemanāmā veidā, ar tādām kā vizuālām vadlīnijām, palīdz izstāstīt šo ekspozīcijas stāstu. Mēs saņēmām aptuveni pie 4000 dažādu failu, kas ir teksti, fotogrāfijas, video materiāls. Un ne viss tapa ekspozīcijā, bet katrā ziņā tika izmantots, lai to radītu. Un beigās mēs atkal pretī sniedzām saskaņošanas failus, kas bija dažādi grafikas faili, tie mērām arī pie 1000 ir. Tiešām ļoti novērtēju to veiksmīgo sadarbību, kas mums bija ar muzeju un tādu savstarpējo uzticēšanos. To mēs tiešām ļoti izjutām no muzeja puses, un tas palīdzēja mūsu darbā. Ekspozīcija nav par seniem laikiem. Šis ir stāsts par tevi, apmeklētāju, šeit un tagad, un tas attiecās uz tavu dzīvi. Un tas ir viens no tām lielām lietām, ko mēs jebkurā ekspozīcijā kopā strādājām, mēģinām panākt, šajā ekspozīcijā īpaši. Kā mums ekspozīcija arī būvēta no gaismas caur tumsu uz gaismu, tie tumsas spēki, tajā spilgtajā gaismā, viņi tajā ēnas pusē, tomēr viņi arī ir. Viņi tur, un tas mums jāņem vērā un jādomā par to, kā mēs nosargāsim demokrātiju un kā mēs dzīvosim tālāk. Izaicinājums ir veidot pieredzi, kur ietekmēs ikvienu apmeklētāju, jo runa jau nav tikai par datiem un faktiem, runa ir par emocijām. Un par to mūsu darbu, kur mums dati un fakti jāpārvērš stāstos un stāsti jāpārvērš pieredzēs. Un tas, laikam, bija arī tas izaicinošākais, strādājot pie katras tēmas, kā savienot plašo saturu kopā arī ar šiem emocionāliem izteiksmes līdzekļiem, lai apmeklētājiem tas būtu saprotami ar nervu šūniņām vismazākajām.